Ok, super. Nu, super, prieks redzēt visus tik kuplā skaitā. Ja. Tad šodien es jums pastāstīšu, kā uzturs ietekmē vispārējo mūsu muskuloskeletālo sistēmu un mazina hronisku iekaisumu. Um, Šeit jūs redzat oficiālos datus no slimību profilakses un kontrolas centra, jo par galvenajiem nāves cēloņiem Latvijā 23. gadā. Sirds un asinsvadu slimības ir pirmajā vietā. Tad saka audzēji, ārējā slimību cēloņi, pieņemsim arī elpošanas sistēmas, gremošanas traucējumi, vielmaiņu problēmas. Bet tagad padomāsim uz mirkli, kas ir tas, kas vieno lielāko daļu šo slimību. Un daļa no tām attīstās pakāpeniski, sākās nemanāmi, un lielākoties ir novēršams jau laicīgi. Tas nav ne likteņpirksts vai ģenētiska loterija. Tās ir sekas mūsu ikdienas izvēlēm. Tam, ko mēs ēdam un kā mēs kustamies. Un tieši šeit sākas mūsu saruna par iekaisumu. Mēs visi zinām, ka kamēr mēs esam jauni, mums varētu sāpt locītavs, vai bērniem ir ļoti daudz enerģijas, un pārsvarā nekad nekas nesāp locītavs. Tas viss ir pateicoties ūdens daudzumam, audos un audu elasticitātei, um, jeb fascijai. Jo kļūstot vecākiem, parādās sāpes dažādās ķermeņa daļās, parādās stīvums, dažiem agrāk, dažiem vēlāk. Un ja mēs Lielākais jautājums tāds, ja mēs novecojam vienādi, kāpēc tad visiem vienā laikā nesāk parādīties muguras sāpes? Un atbilde ir šīs fascijas, jeb audu elasticitāte, jo ir cilvēki, kam viņas ir ļoti ūdeņainas, mīkstas, hidratētas, un ir cilvēki, kuriem ir ļoti sausas un neelastīgas. Un tieši tagad pēdējo gadu laikā tikai ir sākts nopietni pētīt šīs fascijas, jo tās fascijas nav vairs tikai saistots un apvalciņš un plēvīte, kas apņem muskuli, bet tagad ar jaunākiem pētījumiem jau ir noskaidrots, ka fascija ir fantastisks strāns mehanoduktors, kurš vada jeb arī reaģē uz hormoniem. Un tādējādi ne tikai fascija vada ūdeni caur šiem maziem kanāliņiem, iesaistoties, bet arī viņa līdz ar to reaģē uz hormoniem, un viens no svarīgākajiem hormoniem, uz ko viņa var reaģēt, ir kortizols, kas ir stresa hormons, un tās viens no iemesliem, kāpēc mums pie stresa var rasties dažādas problēmas, sāpes, diskomforti. Un fascija līdz ar to ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mums pasliktinās mūsu labsajūta. Un, ja mēs paskatāmies vispārīgos fiziskās labsajūtas rādītājus, mēs redzam, ka Zviedrija, Norvēģija, Vācija ir viena no labākajiem rādītājiem pasaulē, un, protams, šeit arī ir Latvija. Pie manis klīnikā nāk dažādi cilvēki, dažādi klienti, un bija divi viena vecuma pacienti ar 52 gadi kaut kas ap to bija. Un abiem vienādi simptomi, abiem vienādi galvas sāpes, bija vienādi stipri ierobežota audi, asinsrite pasliktināta. Abi novērtēja arī savas galvas sāpes uz 7 no 10. Viens izārstējās 3 mēnešu laikā, taču otrs 6 mēnešu laikā. Kas viņiem abiem atšķīrās? Viņiem atšķirās asins analīzes, viņiem atšķirās uzturs ikdienā, un viņiem atšķirās arī audu elasticitāte, jeb fascija elastība. Un jautājums, kas tad ietekmē šo fasciju elastību, tāpēc to mēs šodien apskatīsim arī detalizētāk, jo lielākā daļa mūsdienās zina, ka uzturs ir svarīgs, taču neviens nezina, kā to pārbaudīt, vai tiešām tas, ko mēs ēdam, neietekmē mūsu audu dzīšanas procesus, neietekmē mūsu atjaunošanos, un cik ātri fasciju mēs varam izārstēt. Bet kāpēc nepieciešams ir ārstēt šos audus? Jo praktiski tieši šī fascija ir tā, kas reaģē viena no pirmajām uz iekaisumu un nepareizu uzturu. Un kas ir tie simptomi? Nedaudz sāp galva, parētam mugura pasāp, ceļot vai neceļot smagums stīvums ik pa laikam parādās, bet bieži vien pakustēties pāriet. Tas ir es parasti to novēroju pacientiem
Simptoms biežākais ir, man no rīta bija stīva mugura, tad es iekustējos un tad palika labāk. Nu, tā arī ir tā fascija. Un tie ir tie pirmie simptomi, ja mēs viņus neņemam vērā, tā tad tas ir viens no galvenajiem arī muskuloskeletāliem faktoriem, kas pasliktina mūsu fizisko labsajūtu. Un līdz ar to tas ir cēlonis hroniskām galvas sāpēm. Jo viņas sabiezējumi ierobežo asinsvadus un nervus, līdz ar to tas var izraisīt šīs hroniskās galvas sāpes, migrēnas un pat jostas daļas sāpes vai pat sliktu dušu, stīvumu no rītiem, kā es iepriekš minēju. Um, Kā es iepriekš arī minēju, ka fascija ir fantastisks neiromediators, ja mehanotransduktors, līdz ar to tas izskaidro, kāpēc pie stresa var sāpēt galva vai savāks spranda, jo viņi ietekmē, jo fascijas sabiezējums arī ietekmē hormoni, un tādējādi izveidojas veģetīvi simptomi, un bieži vien diagnosticēt var nepareizi viņas šos simptomus, jo biežākā diagnoze, ko uzstāda pie nepareizas diagnozes, ir veģetīvā distonija. Ja? Fascijas sabiezējumi arī samazina muskuļu garumu, kādam vairāk, kādam mazāk, bet tā slodze uz proprioceptoriem, jeb šiem mehanoreceptoriem, un sāpju receptoriem var būt liela arī pie maziem muskuļu saīsinājumiem, un tāpēc mēs jūtam, ka mūs spiež, ka mēs stīvi paliekam, jo tas līdz ar to veido šo hronisko bērzu locītavās, ja muskulis saīsinās un viņš iet pāri locītavai, protams, ka viņš ir bērzīgs locītavā vairāk, kā arī palielinot slodzi uz šiem receptoriem, spiedienu, tas izraisa sāpes, un tāpēc mēs jūtam ar laiku sāpes, ja mēs ignorējam šo stīvumu. Muskulis paliek cietāks, ūdens sliktāk uzsūcās, mēs varam dzērt, bet viss tiks izvadīts ārā, praktiski, jo fascijā paliek ļoti minimāls daudzums un uzsūksies, ja viņi ir neelastīga un bieza. Līdz ar to veidojas hroniskas locītavas sāpes, no kurām jau ir grūtāk tikt vaļā, ja mēs ignorējam pašus pirmos simptomus. Tātad, ja mums fascija ir elastīga, tad numur viens uzlabosies asins cirkulācija, jo fascijai sabiezējot un sāogot ar muskuli vai ādu starpā tiek saspiest asinsvadi un nervi, ierobežot asins cirkulāciju. Tātad pie elastīgas fascijas šī asinsrīta un asins cirkulācija normalizējās un iekaisums neuzkrājās, pie pasliktinātas asinsrītes iekaisums uzkrājās un mēs jūtam vissliktāk. Ja nervi tiek atbrīvoti, tad mazinās galvas sāpes. Noteikti ir pieredzēts, ka galvas sāp ir bieži vien savokts prāna un visa kākla daļas muskuļi, un mēs izmasējam, uzlabojam apziņošanu lokāli un paliek vieglāk. Ūdens daudz labāk uzsūcās arī mīkstos audos, tāpēc pie masāžām ir ieteicams izdzert kā minimums 500 ml ūdens, vai arī ikdienā dzeram vismaz litru pus līdz 2 litriem kā minimums. Un elastīga fascija tātad samazina arī spiedienu uz locītavām. Tātad līdz ar to palielinās novecošanās, jeb sāpes locītavās, un mēs varam atgriezties normālā aktīvā dzīvesveidā bez sāpēm, diskomfortiem, un no rītiem vairs nejusties 10 gadus vecāki nekā mēs patiesībā esam. Tad ir vairāki faktori, kas uzlabo un palīdz uzlabot mūsu fizisko labsajūtu un šīs fascijas elasticitāti. Pirmais ir mikstaudu tehnikas, masāžas dažādas, ko es iepriekš minēju, triggerpunktu išaminizācija, dažādi veidi, arī vienīgi parastās klasiskās masāžas, diemžēl, vissliktāk iedarbojas uz fascijām. Tāpēc ir nepieciešams speciāli ārstnieciskas tehnikas, lai viņus atbrīvotu. Tātad tie ir mikroelementi, vitamīni, veicina kolagēna ražošanu, audu atjaunošanās un spēlē lomu pie saistaudu atjaunošanās. Šķidrumu lietošanu uzturā pieaugušiem vidēji 2 litri dienā problēmas, kāpēc šis var arī nepalīdzēt, ir, ja audi, kas nodrošina ūdens transportu, ir sabiezējuši, un tāpēc arī šis transports arī var pasliktināties, un tāpēc ūdens, ko mēs bieži vien uzņemam, nemaz neuzsūcās audos. Un pēdējais, pats svarīgākais ir makroelementi un arī augstskābju līmenis asinīs, kas palīdz tātad arī uzlabot saistālu caurlaidību un cik ūdens mums vispār arī uzkrāsies šajos audos. Un kā iepriekš minēju, ar piemēru, kur man bija 2 vecuma klienti un abiem bija galvas sāpes, uzturs ir viens no lielākajiem faktoriem, kas arī noteica, cik ātri ķermenis atjaunojās. Tātad ķermeņa pašanošo spējas, jo mums ir katram iedzimts
Mēs varam no vīrusiem paši atjaunojamies, mēs varam palīdzēt ar medikamentiem, mēs varam palīdzēt ar uzturu bagātiem, mēs varam palīdzēt ar visu kaut ko, bet praktiski mums ir pašam šie pašatjaunošanās mehānismi. Ir cilvēki, kuriem tie ir sliktāki, ir cilvēki, kuriem tie ir labāki. Un ja mēs nesekojam līdzi savam ķermenim, uzturam, tad mums šie pašatjaunošanās mehānismi pasliktinās, un mēs jūtamies sliktāk. Un pētījumi liecina, ka omega-3 augstskābes var palīdzēt samazināt iekaisumu, iegaisuma citikīnus, interleikīnus, un omega-3 augstskābes ir viens no svarīgākajām īstenībā, kas nodrošina trombu salipšu, kas nodrošina, ka trombi nesalīp savā starpā, tādējādi samazināt arī insulta riskus. Tātad viņa skaitās kā dabīgs asiņu šķidrinātājs. Ja mēs skatāmies tālāk, tad viņas arī piedalās ļoti labi iekaisuma mazināšanā, jo viņas modulē T-šūnu darbību, jeb arī modulē, tā teikt, iekaisuma, iekaisuma faktoru izpaušanos, bet, nu, tur tālāk par to es pēc tam pastāstīšu vairāk, jo praktiski viņas T-šūna ir dabīgs aizsargs, kas mēdz mūs aizsargāt no dažādiem vīrusiem un baktērijiem. Un arī līdz ar to pie dažādām autoimunām saslimšanām, kā pieņemsim reumatīzais artrīts vai arī pie laimes slimības. Un klīniskie pētījumi norāda, ka viņi norāda, ka omega-3 viņi modulē to šūnu darbību un iekaisuma atbildi, tādējādi inhibē šīs T-šūnas, kas palīdz mazināt šos simptomus gan pie reumatīdiem artrītiem, gan pie laimes slimības. Tātad, un ceturtais, pats svarīgākais ir, kad padara šūnu membrānu caurlaidīgu, uzlabojot šūnas ekscitozes un endocitozes procesus. Un tā tad nedaudz par šūnu praktiski. Šūnas membrānu veido tauki, jeb lipīdi. Šūnas galvenā funkcija ir, tā teikt, vielu transports. Un šūna priekš iekšējām procesiem ir jātransportē. Viņa ir dzelzis, D vitamīns, kalcijs, kālijs, jo caur šūnas membrānu, lai asins analīzes vispār uzrādītu, ka jums ir pietiekoši dzelzs vai D vitamīns, tas, kādus taukus jūs ēdat, ietekmēs, vai šīs vielas tiks transportētas vai netiks. Jo mēs zinām, ka šūnas membrāna sastāv no dubultā fosfolipīdu slāņa, kas nozīmē, ka tie ir 90% tauki. Visi ikdienā pievērš uzmanību to, cik mēs ēdam ogļhidrātus, cik mēs ēdam proteīnus, bet neviens nepievērš, vai mēs pat mazāk pievēršam, kādus taukus mēs apēdam. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tauki ietekmē, kāda ir mūsu šūnas caurlaidība. Tas ļauj transportēt visas mikroelementus otrpus membrānai, un asins analīzēs līdz ar to mēs redzam, ka rādītāji ir normāli, vai arī otrs, ja mums ir nepareizs, ja mums ir bojāta šūnas membrāna, un ja mums tie ir ikdienā uzturā ēsti nepareizi tauki, mēs pasliktinām membrānas caurlaidību, līdz ar to dzelzis, D vitamīns, kalcijs, jebkas neuzsūcās. To mēs arī bieži vien redzam analīzēs, ka mums ir nepietiekoši D vitamīns asinīs un tam līdzīgi. Tāpēc bieži vien pirmais, ko iesaka speciālisti, ir, kad palielinam koncentrāciju, dzeram dzelzi, dzeram D vitamīnu un ceram, ka mums palielināsies koncentrācija, ka mums palielināsies šie rezultāti analīzēs. Bet lieta tāda, ja mēs neatrisinām cēloni, mēs nevaram risināt simptomus nesamazināsies vai arī samazināsies kādu laiku. Ja mēs dzelsim, dzelzs vai D vitamīns palielināsies asins analīzēs, bet kā mēs pārstāsim lietu, tā uzreiz pasliktināsies. Tāpēc mums ir nepieciešams atrisināt cēloni, līdz ar to jādomā līdz uzturam, kādu augstskābes mēs lietojam un tam līdzīgi. Ja mēs to nedaram, pasliktināsies šūnas aizsardz funkcija, ķermeņa imūnsistēma, ekscitozes, endocitozes procesa, šūna uzkrās šīs sārņu vielas, veidosies kronisks iekaisums, nogurums, ātrāk novecos arī šūna un ies bojā, vai sliktāk gadījumā izmainīsies arī kodola proliferācijas funkcijas. Ja. Labi, tātad svarīgi ir, ka, ja mēs skatāmies, kāda ir augstskāba attiecība mums šūnu membrānā,
Mums ir svarīgas divas augstskābes - omega 6 pret omega 3 augstskābi. Ja mums omega 6 ir vairāk nekā vajadzētu būt, tad sākās problēma. Un kā mēs redzam, ja mums vidēji omega 6 vidēji sabiedrībā ir 15 vai pat 16 reizes vairāk nekā omega 3 augstskābes, tad sākās pirmās problēmas. Sākās kardiovaskulāras saslimšanas, kas ir numur viens cēlonis o, priekšlaicīgai nāvei, kas ir vēža slimības un tam līdzīgi. Tātad, ja mēs redzam, ka mēs atgriežot normālu augstskābu līmeni asinīs varam mazināt tos pirmos cēloņus, kā pieņemsim, ja mums attiecība ir 4:1 šūnas membrānā, kas samazina jau pa 70% pēkšņi nāves cēloņus no kardiovaskulāriem riskiem, tad kāpēc mums to nedarīt? Kā pieņemsim, ja mums ir 2,5:1, tas samazina riskus uz vēžiem, kur 4:1 nekādus efektus neizmainīja uz vēžiem. Un, ja mums ir 2,5:1, tas samazina arī riskus uz krūtsvēzi. Ja, tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka mēs laicīgi rūpējamies par savu veselību, un uzturs ir super svarīgs. Un te pēdējais, ko norāda, ka ja 2 līdz 3:1 ir arī samazinās arī iekaisuma reakcijas. Tas ir īpaši arī uz reumatoīdu artrītu, kā es iepriekš minēju, jeb, jeb arī iekaisumu uz citām locītavām. Tātad praktiski, ja mēs skatāmies omega 6 un omega 3, kādos produktos ir omega 6 visvairāk, omega 6 tās ir gaļas, piens, olas, sēkleļas, briekstu palmeļas, līdz ar to cepumi, šokolādes, konditorijas izstrādājumi, kukurūzas, pārslas, kūkas, bulciņas, majonēs, krējums. Tad teikt, omega 6 ir ļoti daudzos produktos. Omega 3 tikai zivīs, nu un uzturbagātinātājos. Un jaunākiem pētījumiem norāda, ka jau zivīs ir sarucis šo kvalitīvo omega 3 augstskābju daudzums jau pa 60%, kas ir vairāk pa pusi. Nav brīnums, ka asinsaina un hroniskas sāpes paliek arvien izteiktākas sabiedrībā, jo šie labsajūtas rādītāji pasliktinās, jo pieaug neveselīgo produktu patēriņš un izteikti samazinās veselīgo produktu kvalitāti, ko mēs lietojam ikdienā. Un arī 90% uzturbagātāji nevar nodrošināt nepieciešamo augstskābju kvalitāti, jo viņi kļūst maznozīmīgi, viņiem samazinās. Ja mēs tā paskatāmies, ja mums jāskatās, kura ir efektīvāka omega 3, mums vienmēr jāsako līdzi antioksidantiem. Tāpēc izvēlēties omega 3, svarīgākais ir tas antioksidants, kurš neļauj oksidēties viņai pietiekami laikā. Tātad, lai mums šūna uzņemtu omega 3, mums šūna, jums omega 3 augstskābe nedrīkst oksidēties vismaz 24 stundas. Ja mums oksidēs viņa ātrāk, mums omega 3 nenonāk līdz šūnām, jo viņa tātad praktiski pietiek tikai zanbaktērijas. Zanbaktērijas viņas jau apēd, ja viņa netiek cauri zarnu barjerai, un viņa netiek arī cauri šūnas membrānas barjerai. Tāpēc ir svarīgi, kad mēs skatāmies omega 3, kuras mums lietot, polifenoli tie ir viss efektīvākais antioksidants, jo viņš notur eļļu, lai viņa neoksidētos vismaz 35 stundas, līdz ar to viņa palīdz mums uzsūkties šūnā, un līdz ar to ir rezultāti. Un tāpēc bieži vien liekas, ka mēs lietojam, mēs dzeram, bet mēs nejūtamies labāk. Tāpēc, ka ir jāsako līdzi, ko mēs dzeram, un ir jāsako līdzi, ko lietojam, jo diemžēl nav tā, ka viss palīdz. Diemžēl nav tā, ka viss uzsūcās, diemžēl tā nav. Un tāpēc ir jāsako līdzi, un vienmēr ir. Lielākais jautājums ir līdz ar to, vai tagad man vienkārši ņemt un lietot zivieļu? Man atbild būs jā un nē, jo pirms veselības speciālists jebko izraksta, ir nepieciešams veikt asins analīzes, lai noskaidrotu, vai tam ķermenim tas ir nepieciešams. Kāds bilirubīns asinīs, lipāzes, kā tos ķermeņus četaugus, vai nav problēmas ar žultspulslu, iespējams ir nepieciešams ūdenī šķīstošas, augstskābes, lai nepārslogot aknas. Tātad pirms mēs jebko sākam lietot, jebkurš gudrs ārsts ieteiks veicam asins analīzes, pat
pirms operācijas, ja mums jātaisa, ja mums vienmēr ir jāuztaisa rentgens, vienmēr jāuztaisa magnētiskā rezonanse, lai izmeklētu, vai mums vispār ir nepieciešama operācija. Tāpēc esam atbildīgi, neko nelietojam uz savu galdu, uz savu galvu, jo praktiski es pats sūtu savas analīzes uz Vitas laboratoriju, un Zenzino kompānija ir tā, kas arī sadarbojas ar Vitas laboratoriju un kas piedāvā veikt asins analīzes no kapilāriem asinīm, kas ir daudz precīzāka nekā, ja mēs veicam no venozajām asinīm. Ir vairāk jau pētījumi, kas norāda to, ka venozās asinis ir daudz neprecīzākas metodas, ja no elkoņiem, ja no venozajām asinīm mēs ņemam asins analīzes, un ja mēs ņemam no venozajām asinīm asins analīzes, ir īpaši tik detalizētas un precīzas kā šīs, ja tev jānosaka ir eritrocīta membrānas daļa, tas norāda to, ka viņa var būt mainīga, un līdz ar to, ja viņa var būt mainīga un strauji, ja strauji mēs tajā pašā rītā nedrīkstam lietot neko ēst, ja mēs nedrīkstam tajā iepriekšējā vakarā nodarboties sportu, ja ietekmē miegs, kāds ir bijis mums, tad tik detalizētas analīzes ir daudz vēlamāks veikt no kapilārām asinīm, jo tādējādi mēs varam pārbaudīt to, cik, jo tādiem mums būs precīzāki rezultāti. Ja mēs skatāmies tālāk, kā tauki ir slikti, tikai ja viņi nepareizās attiecībās ir. Tātad, kā es iepriekš minēju, šīs analīzes katram būtu jātaisa katru gadu, lai laicīgi saprastu, cik bīstama ir pašreizējā situācija ar sistēmiskām slimībām un ko precīzi darīt lietas labā. Pirmkārt, ir jāpārstāj minēt un balstīties tikai uz sajūtām. Vairākumam cilvēku, kas dzīvo rietumu sabiedrībā, augstākā attiecība, kā jau iepriekš mēs skatījāmies, ir vidēji 15:1. Un arī Latvijā nereti redzam, ka ir 15:1, 7:1 vai pat lielāki rādītāji. Minimālās attiecības, kas mums ir nepieciešams asins analīzēs, lai mēs justos kā cilvēki un lai mūsu nervu sistēma funkcionētu normāli, lai būtu laba imunitāte, nekrātos hronisks iekaisums, ir 3:1. Un jaunākie pētījumi arī norāda, ka omega-3 uzlabo šūnu aizsegspējas, oksidatīvo stresu un DNS bojājumu, līdz ar to samazinot kardiovaskulāru saslimšanas risku ar vēzi, ārtrītu, diabētu, kā arī nepieļaut, lai šūnas ātrāk noveco. Ļoti svarīga komponente ir omega-3 indeks, jo tas nosaka, cik daudz EPA un DHA ir mūsu eritrocītu membrānās. Tas ir kas? Tās ir omega-3 sastāvs. Tātad, ja šīs rādītājas ir zem 11%, risks saslimt ar koronāro sirds slimību būtiski palielināsies. Šis rādītājs ir līdzvērtīgs kā holsterīnam, bet vēl precīzāks, jo parāda iekaisam fonu un šo neelastību. Man nesen bija arī paziņa, kas neieklausoties manī 50 gados izdomāja atsākt nodarboties ar sportu bez iepriekšējām veselības pārbaudēm. Vienu mēnesi vēlāk sieva no rīta pamodās, bet viņš gan vairs nepamodās. Ja mums ir nepieciešams omega-3, ir īpaši omega-3 rezerves, lai nepārslogotu sirds asinsvadu sistēmu, jo bez viņām mēs sev pakļaujam nevajadzīgiem riskiem. Virs 50 gadiem šis ir vadošais cēlonis miokarda infarktam. Un ja bērns ir zem omega-3 indeksa, zem 11%, viņa organisms var būt mazāk aizsargāts pret iekaisumiem, oksidatīvo stresu un sirdsritmu traucējumiem intensīvas fiziskas slodzes laikā. Jo ilgtermiņā tas var palielināt sirds asinsvadu problēmu risku, īpaši, ja tam pievienojas citi faktori, nepietiekami miegs, stress, nepilnvērtīgs uzturs, jo mēs burtiski bērnus pakļaujam tādam pašam liktenim, preventīvi nepārbaudot asins analīzes, jo esam jau pieraduši, ka viņi katrus 2 mēnešus slimo. Un arhidonskābes norāda imūnsistēmas spēju rēģēt uz iekaisumu. Ja ir par daudz, ir slikti, ja ir par maz, ir slikti. Tad, ja ir par daudz un mēs esam sakanējā, mēs bieži vien izjūtam pastiprinātas sāpes, diskomfortu, dažādas neskaidrums simptomus un ir sajūta, ka mūsu ķermenis sabrūk kopā. Stīvums, sajūta, ka novecojam ātrāk nekā tas ir mūsu patiesais vecums. Un, ja ir par maz, tad tas norāda, ka mūsu imūnsistēma slinko un nereaģē uz kairinājumu. Retākos gadījumos arī, ka nekas nesāp. Jo, ja viss ir labi, simptomu nekādu sāpju nav, un
tātad praktiski jau omega-3 jārģinās skābes ir zemākas šeit norāda, mēs izjūtam mazāk sāpes, mēs izjūtam mazāk diskomfortu, mēs izjūtam mazāk simptomus paši kā tādus. Un ilgu laiku var nebūt pilnībā nekas. Un te pēkšņi var parādīties asa sāpe vēdrā. Un te pēkšņi mums var pārsteigt vienkārši diagnoze policiskā solnīca vai endometrioze vai nierkņu koliks. Tātad ilgi mēs varam dzīvot pēc sūdzībām, un te pēkšņi kaut kāda vēdra problēma vai vienkārši asa sāpe vēdra liesdaļā. Jo risks pēkšņai nāvei nav pēkšņs, viņš sākas ar simptomiem, ko mēs ignorējam. Jo daži pierod pie sāpēm, tās ignorējot, dažiem viņas pat neizpaužās. Tāpēc preventīvi ieteiktu vienmēr uztaisīt asins analīzes un pārbaudīt esošos iekaisuma procesu ķermenī, lai preventīvi novērstu nākotnē nevēlamas diagnozes. Jeb citiem vārdiem, mēs ne tikai testējam un redzam rezultātus uz papīra, mēs arī zinām un varam paredzēt, kas notiek šūnu līmenī, un varam to reāli mainīt. Jo runājot par zarnu un zarnu baktērijām, muskulas transversus abdominis, jeb korsets muskuļu galvenā funkcija ir stabilizēt mugurkaulu. Ja mūsu uzturs nepalīdz normalizēt un samazināt gāzes vēdrā, vēdras piepušoties, iestiep muskuļu sienu. Un tādējādi, ja tas iestiep muskuļu sienu, vēdras piepušoties, viņš kļūst vājāks vēdra muskulis. Un jautājums tāds, vai vājāks vēdra muskulis varēs stabilizēt mugurkaulu? Protams, ka nē. Līdz ar to tas, ko mēs ēdam, ietekmē, cik labi jūtas mūsu mugura. Piepūšanās izrutē iegurņu kaulu, tas iestiepj vēdra sienu, un tādējādi, ja vēders iestiepjas, tas valk ribas uz leju, ribas kompresē mugurkaulu un var saspiest skriemeļus. Un tādējādi, ja ir šī vēdra, jeb skriemeļa kompresija, mums veidojas iekaisums mugurā, un tad pēkšņi mums pārsteidz diagnoze diska trūce vai diska protrūzija. Vai mēs uztaisam izmeklējumu magnētiskā rezonansē, parāda, ka mums ir spondilartroze vai spondilartrīts, kas parāda to, ka mūsu mugurkauls ir vecāks nekā patiesībā tas ir. Un tas viss ir sācies ar uzturu. Līdz ar to svarīgi ir saprast, kas uzlabo un kas pasliktina zarnutrakta darbību. Zarnutrakta darbību uzlabo galvenokārt šķiedrvielas, vai tie ir salāti, dārziņi, speciāli šķiedrvielu maisījumi. Gāzes samazina arī pareizi ēdienas secību, kur svarīgākais maltīt ir sākt ar šķiedrvielām, tad ēst proteīnu, gaļu, zīvis, taukus un jābeidz ar ogļhidrātiem. Ja mēs beidzam ar augļiem, tas arī mēdz uzpūst vēdru, izņēmums, ja tas ir mazos daudzumos, un numur viens atkal, kas pasliktina zarnutrakta darbību un to spūš, ir miltu produkti, cukurs, augļi, un arī, ja mēs pārēdamies. Tātad man ļoti bieži nākas ārstēt muguras sāpes, taču galvenais cēlonis izrādās bieži vien nemaz nav mugurā, bet gan problēmās ar vēdru, vēdra pūšanās, zarnu mikrobioma disbalanss. Tādēļ sakārtojot zarnutrakta darbību, mēs varam izteikt mazināt muguras sāpes, bet pretējais nav iespējams. Ja mēs skatāmies zarnu mikrobiomā mums ir gan gram pozitīvas, gan negatīvās baktērijas. Negatīvās ir tās, kas palielina iekaisumu, un gram pozitīvās baktērijas, kas mazina iekaisumu zarnutā. Gram negatīvās ir tās, kas barojas no saldumiem, ja mēs daudz apēdam. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums prasās saldu, it īpaši, lai iegūtu sāta sajūtu arī pēc ēšanas, ka mēs pabeidzam ēst, mums obligāti kaut kas salds jāpēd. Un bieži vien šis līdz ar to korelē ar paaugstinātu glukozes līmeni asinī un homoinsulīna rezistences rādītājiem, tāpēc, ja mēs taisam asins analīzes, tad skatāmies insulīna rezistences rādītājus, un tad tie pirmie rādītāji, ko mēs varam jau pateikt, ka mums ir palielināts šīs gram negatīvās baktērijas daudzums zarnutraktā. Un gram pozitīvās baktērijas barojas no šķiedrvielām, un mūsdienās ir liela problēma, kad iztrūkst šis šķiedrvielu daudzums mums asinīs un zarnutraktā. Un tāpēc arī, ja mums šķiedrvielas iztrūkst, mums neizdalās buterāts, jo buterāts ir viens no galvenajiem metabolītiem, kas mazina iekaisumu zarnās.
tāpēc ir svarīgi sekot šķiedrvielu daudzumam zarnā, vispārējā uzturā kā tādā. Pētījumi norāda arī, ka sācis sajūta, ja mēs neskārtojam zarnu traktu, iegūt nevaram. Un, ja lietojam šķiedrvielas, tad sagatavojam zarnu traktu. Ja mēs nelietojam praktiski šķiedrvielas, tad mēs sagatavojam zarnu traktus priekš tādām slimībām kā čūlēnais kolīts, ja, vēdra pūšanos, kolektālas vēzis, fēcis ar asinīm un visiem simptomiem, kas ar to nāk. Svarīgi būtu neizlaist salātu sēdienreizē, jo šķiedrvielas arī uzlabo zarnu trakta peristaltiku, uzlabojot vēdrizī, jo Eiropā vidēji cilvēki uzņem 20 gramu šķiedrvielu dienā, kā iepriekš minēju, un lai zarnu trakts funkcionētu normāli, retāk veidotos gāzes zarnu traktā un samazinātos sāpes arī mugurā līdz ar to. Lai izdalītos buterāta metabolīti, kas mazina hronisku ēkamas zarnās, ir nepieciešams uzņemt šķiedrvielas vismaz 30 gramu dienā. Šie rādītāji, protams, man neiepriecina. Šeit Latviju mēs neredzam, bet skaidrs, ka Eiropā vidēji neuzņem nepieciešamu šķiedrvielu daudzumu, līdz ar to mani neizbrīna tas daudzums cilvēku, kas staigā hroniskām laikveidīgām muguras sāpēm. Ir skaidri zinām, ka esam starp vidējiem rādītājiem un asins analīzēs redzam, ka ir izmaiņas holesterīnā, glikozē, triglicerīdos, insulīna rezistences rādītājs, tad noteikti klāt būtu jāpieliek vai uztura prebiotikas. Viņas gan mazina zarnu trakta iekaisumu, veidos vidi gramu pozitīvām baktērijām, samazinās holesterīna daudzumu un triglicerīdu bīstamos līmeņus, līdz ar to caur zarnu traktu palīdzēs atjaunoties arī sirds asinsvadu veselībai. Vienīgi ar devām esam uzmanīgi. Ja tur iekšā, šeit ir iekšā inulīns un fruktulīns oligosakarīdi, kas fermentējas ātrāk, un ja mēs lietojam uzreiz lielas devas, tas var tieši pūst vēdru, tāpēc jāsāk lietot ar mazām devām, sākam ar puskausiņu pirms pašas ēšanas, un tad, ja mums vēdra izēja un pūšanās nav, tad mēs varam palielināt devas uz vienu kausiņu pirms ēšanas un tam līdzīgi. Kas ir labi, jo lielākais jautājums, ko man uzdod cilvēki, ir arī, vai man nepieciešams lietot vitamīnus uzturā. Man atbilde būtu jā un nē. Jā, ja to norāda tavas asins analīzes, ja tavs uzturs ikdienā neizskatās šādi, tad noteikti tev nepieciešami mikroelementi. Un nē, ja asins analīzes uzrāda, ka membrānas bojājums vai caurladības traucējums, kur iepriekš minēju, par šūnas membrānu un tās spēju transportēt mikroelementus ir svarīgi saprast, jo ja šūnas membrāna netransportē, tad praktiski arī mikroelementi mazāk uzņemsies. Ja man cilvēki jautā, vai tāpat vajadzētu lietot vitamīnus, pat ja membrāna caurladība pasliktināta, es īstenībā teiktu, ka iespējams, ka jā, pat ja uzsūcās tikai 23%, jūs vienmēr iegūsiet tāpat vairāk nekā vispār jums nav viņu vispār kā tādu, ja jūs vispār līdz šam neko neesat lietojuši. Tāpēc, un otrs iemesls ir, ja ir zarnu trakta traucēšana, trakta traucējumi, pūšanās, sāpes vēdrā, ja tas arī var traucēt uzsūkšanos. Ja tomēr izvēlamies lietot, es ieteiktu lietot tos, kas ir pa labi, jo tas ir veidots no dabīgi iegūtām sastāvdaļām, un kapsulas ir uz augu bāzes, un pastāv lielāka arī uzsūkšanās spēja nekā parastajām kapsulām. Vakar dzirdēju no viena klienta, kurš teica, ka viņš lielāku efektu jūt no vitamīniem, kas ir pa kreisi. Tad mēs ar ārstu diskutējām, un mēs noskaidrojām to, ka ja mēs lietojam parastos vitamīnus, kuriem nav tikai dabīgi sintētiskas, jūs varat dabūt vairāk iekšā arī aktīvās vielas, līdz ar to tur dažreiz var paskatīties, pamainīt, ja mēs nejūtam nekādu efektu no dabīgiem, tad arī var pamēģināt arī sintētiskos vitamīnus, jo tur vienkārši ir vairāk aktīvo vielu iekšā, un tas var līdz ar to dot jūtamākas arī pārmaiņas. Šis ir viens no maniem mīļākajiem pētījumiem. Ja tu esi smēķētājs un tev ir zems omega-3 līmenis, tad ir iespēja, kad nomirst pēc 50 gadiem, tie ir 53%. Ja tu nesmēķē un tev ir zems omega-3 līmenis, varbūt iepēkšai nāvei ir tāda pati, kā ja tu smēķē un tev ir augsts omega-3 līmenis, jeb 30%. Un ja tu nesmēķē un tev ir augsts omega-3 līmenis, tas samazina pēkšņu nāves risku par 85%. Tas nozīmē to, ka nesmēķētajiem risks uz miokarda infarktu, insultiem un sistēmiskām slimībām, kas izraisa pēkšņu nāvi, ir tikpat liels kā cilvēkiem, kuriem ir nesabalansēts uzturs un bojāts šūnu membrānas.
slikti uztur rezultātā. Ja ir gan uzturs, gan smēķēšana, tad nebrīnamies, ka fiziskas aktivitātes nav pietiekami, lai sevi izārstētu vai izslēgtu pēkšņu nāves cēloņus vai riskus no sistēmiskām slimībām, jo nekas jau mūsdienās nav aizliegts. Tās viss ir mūsu ikdienas izvēles. Vai mēs barojam veselību, vai mēs barojam slimību. Ja mēs esam sakārtojuši taustābu līmeni asinīs, ja mēs nodarbojamies ar mielofaciālām audu masāžām, ja mēs kustamies, skrienam, ja mēs ejam saulē un uzņemam normālu D vitamīnu, lietojam daudz šķiedrvielas, tad mēs risinam cēloni, jo tad arī sāpes locītavās mazinās, miegs uzlabojas un miega kvalitāte, asinsspiediens normalizējās, fascijas saglabājās elastīgas ilgtermiņā, locītavas sāpes mazinās un stīvums no rītiem. Tā skaitā galvas sāpes, uzlabojas imunsistēma un fiziskā labsajūta. Ja mēs tikai simptomus izsinam, lietojot pretsāpju medikamentus, mums ir visu mūžu nepieciešama lietot zāles, asinsspiediena medikamentus, šprices, blokādes. Tas viss tikai akumulējās, un mēs nobeidzam savas saknes pamazām daudz izteiktāk. Mūžīgi esam atkarīgi arī no asinsspiediena zālēm, līdz brīdim, kad viņas vairs nepalīdz, jo ir daudz citi dabīgi veidi, kā asinsspiedienu normalizēt, kustības un dabīgi asinsšķidrinātāji. Un, protams, ja jau lietojam, nedrīkst uzreiz pārtraukt medikamentus, tas ir jādara pakāpeniski un speciālas uzraudzībā. Tātad sāpes pamazām atgriežas, ja mēs ārstējam tikai simptomus. Atliek problēmu uz īsāku laiku. Viņas ļoti, nav problēma, pēc kāda laika tā teikt parādās atkal. Noteikti esam pieraduši, ka josas daļā stīvums parādās ik pēc 3 vai 6 mēnešiem, un 2 nedēļu laikā mēdz pāriet, un ar kādu laiku aizvien atkal atgriežas. Vai pieņemsim, ka vējš sapūš vai kondicionieris sapūš mums kaklu, un mēs nevaram pagriezt galvu. Tā ir fascijas reakcija uz saspazmētu muskuli, jeb fascijas arī muskuļu spazmu, ko izraisa kortizola uzkrāšanās šajā muskulī, un beigās, kad notiek šī kontrakcija, vienīgais veids ir reāli viņu plēst vaļā, to muskuli. Bet ja mēs laicīgi rūpējamies par fascijas elasticitāti, ja mēs pareizi kustamies ikdienā daudz, tad mums nav tādu problēmu. Un ja mums tas ir viss, un mēs tiem simptomiem nesakojam līdzi, tad jau beigās mēs nonākam līdz ķirurģiskajai ārstēšanai vai iejaukšanās. Pirms kāds mēģina ieteikt kādu maģisku uzturlīdzekli, kas atrisinās visas sāpes un problēmas, jābūt ir prātīgiem, un vienmēr sākumā ir jāveic asins analīzes. Bez asins analīzēm nav jēga pat lietot visdārgākos medikamentus. Šie testi, ko jūs augšā šeit redzat, no parastajām asins analīzēm atšķirās ar to, ka šeit ir izmainīti references intervāli Vitītas laboratorijā, nekā mēs to salīdzinām ar Latvijā Gulba laboratoriju vai Centrāla laboratoriju. Ja Latvijā jūs taisat, jums saka, ka esat vesels, tad jā, visticamāk tā ir, jo nav nekādas pamata diagnozes, kāpēc, jo praktiski Latvijā, ja jūs taisat, tur references intervāli ir radīti tāpēc, lai jūs redzētu, kāda ir diagnoze esošā, kad ir jau problēma. Vides laboratorija strādā pretēji, vai citādāk. Iedomājieties, viens ir, ka jūs redzat, ka jau ir slimība vai diagnoze, un otrs ir, kad jūs laicīgi uztaisat, redzat, cik jums tālu ir līdz diagnozei, jeb prevencija. Tātad mēs laicīgi varam uztaisīt, pārbaudīt, kādi ir mūsu riski uz miokarda infarktu, insultu, aterosklerozi, ja mēs turpināsim dzīvot tā, kā mēs pašlaik turpinām. Un vai tas apdraud mūsu dzīvi, ja mēs turpināsim iet pēc esošajām izvēlēm. Tad atšķirība galvenā ir tāda, vai ārstē, ka tu jau esi slims, vai tev nodrošina veselību, pirms tu vēl saslimsti. Un tas ir normāli, ka Latvijas laboratorija atšķirās no Norvēģijas, jo ir grūti ārstēt arī to, ko tu neredzi. Diagnozi nevar uzstādīt citādāk, ja viņas jau nav. Vienkārši Vitas laboratorijā parādīs visus riskus un kādām saslimšanām tu tuvojies, nevis ar ko tu jau slimo. Tātad izvēle ir mūsu pašu rokās. Katru reizi, kad mums kas iesāpās, tas ir ķermeņa signāls par iekaisumu procesiem. Un pārāk daudz viņus ignorē. Pie manis bija viena vecuma cilvēki ar 52 gadiem, un abiem vienāds simptomi galvas sāpes, vienāds stipri ierobežota audi, asinsrite pasliktināta,
Abi novērtēja savas galvas sāpes uz 7 no 10, viens izārstējās 3 mēnešu laikā, taču otrs 8 mēnešu laikā. Kas viņiem abiem atšķirās? Viņiem atšķirās asins analīzes un uzturs ikdienā. Tas, kurš nāca pie manis un kurš ļoti ātri, kuram ātri mēs atrisinājām galvas sāpes, viņš jau 10 gadus lietoja un pārbaudīja un sūtīja savas analīzes uz vidas laboratoriju, līdz ar to uzturēja šaus šūnu membrānu caurlaidīgāks, labāk apziņošana bija, un man bija daudz vieglāk izlabot viņam un samazināt viņam simptomus un sāpes un cēlo un atrisināt. Tātad mūsos visos ir iebūvēta ķermeņa pašatjaunošanās mehānismi. Ja šūnu līmenī ekscitoze un endocitoze, jeb šūnā vielu transports nenotiek, kā mēs varam cerēt, uz normāliem kā mēs varam cerēt, jo kamēr mēs to neesam sev nodrošinājuši, veselība tikai ies uz leju ar gadiem. Un pats trakākais ir, ka ar vien jaunākiem bērniem un jauniešiem parādās nopietnas veselības problēmas. Man pašam ir nepārvarama vara, jeb vēlme palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Tāpēc, kad dzirdu šādus stāstus, man lūst sirds. Jo kādu dienu man zvana pēdiatrs no bērna slimnīcas un saka: Jāni, mums ir pacients, 12 gadus vecs zēns. Viņš jau 2 gadus cieši no neskaidriem sāpēm, augstilbos un ceļos sāpes ir, nav bijušas traumas, bet sāpes ir tik liels, ka viņš pat nevar paiet. 3 dienas slimnīcā un bez uzlabojumiem, vai vari lūdzu palīdzēt? Vecāki atveda jaunieti, un pēc jau pirmās nodarbības puisim bija par 50% labāk. Sūtījām mēs analīzes arī uz vidas laboratoriju, un tās kā profils šūnu līmenī bija dramatisks. Šūnu membrānas stāvoklis bija kritisks. Ja mēs šādu bērnu aizsūtam uz sportu, mēs viņu sagatavojam miokarda infarktam. Omega-3 rezerves nav nekādas, jo šūnu caurlaide ir praktiski nekāda, kognitīvās funkcijas ir pasliktinātas, ķermenis ikdienā ir paaugstinātā stresa stāvoklī, apstākļi, lai izplatītos iekaisums, ir ideāls. Un mēs brīnamies, ka ar vien jaunākiem bērniem ir veselīgas problēmas, sāpes, alerģijas, saaukstēšanās, migrēnas, vēdersāpes. Kas notiek, ja mēs šādu bērnu pakaļām milzīgām slodzēm un sportam? Nu, kas var notikt labs, ja ķermenim nav rezerves no kā smelties? Tagad viņš staigā pilnībā bez sāpēm, 2 gadu ciešana aiz muguras, darbs ir vēl procesā, un tas, ka vecāki ar ziediem atnāca pateikties daktarē pediatrei, kas nosītīja bērnu pie manis, tas silda manu sirdi. Pat ja tas nebija man tie ziedi. Bet tāpat tas atgādina, ka zināšanas, ko pielietojam praksē, apvienotas ar testētu pieeju un uzturu, var reāli izmainīt cilvēka dzīvi. Jo man pašam ir bijušas milzīgas veselības problēmas, kā fizioterapeitam, tieši kad es pabeidzu skolu, man sāpēja mugura gadiem ilgi, arī pabeidzot fizioterapiju. Tikai kad es gāju cauri. Es gāju, kā Krievijā mācījos, es gāju Vācijā mācījos, un tikai kad es Amerikā izmācījos biomehānikas, cilvēku biomehānikas speciālistu, es spēju izārstēt sevi. Jo, kad mēs strādājam ar pacientiem, es jūtu, ka es nevaru pieliekties. Man sāpēja mugura, man sāpēja ceļi, man sāpēja rokas, nevarēju pacelt augšā. Un es domāju, ja man sāp mugura, kā es varu palīdzēt citiem? Man kolēģim sāpēja mugura, kas saka, Klau, atnāc man tur palīdzēt. Man 2 kolēģiem tur sāpēja vēl kājas, un man bija, ceļu locītos. Man bija tāds uzreiz jautājums, kā mēs, kliba cilvēku komanda, reāli varam palīdzēt cilvēkiem, ja mums pašiem ir sāpes, tur vingrojas paklājiem? Tikai tad es sāku domāt, tikai tad, kad es sevi izārstēju, tikai tad es sapratu, ka es beidzot varu palīdzēt arī citiem. Un tāpēc jautājums tev, vai tu šodien baro savu veselību, vai tu baro savu slimību? Nav trešā varianta. Mēs katru dienu ejam vienā vai otrā virzienā. Ar katru ēdienreizi, ar katru izvēli vai nu būvējam vai graujam. Mans aicinājums nav tikai par uzturu.
vai produktiem. Tas ir par domāšanu, par apzinātību, atbildību par sevi un saviem tuvajiem. Veselība nav dots, tā nav garantēta. Ja tev šobrīd ir viss labi, priecājies, bet nenovelc atbildību uz veiksmi. Tā nav likumsakarība, tā ir pagaidām tava iespēja rīkoties. Es aicinu, būsim apzināti veseli, būsim tie, kas katru dienu baro savu veselību, kustas ar prieku un dzīvo pilnsimīgi, jo mēs paši būvējam savu dzīves kvalitāti. Paldies jums! Super! Paldies, Jāni! Paldies, Jāni! Šeit ir daži jautājumi. Tātad pirmais. Labrīt, pieminēja laimes slimību. Cik svarīgi ir lietot balanceļu, ja cilvēkam ir diagnosticēta šī saslimšana, vai tad nepietiek, ja izdzer antibiotikas? Vai vajag arī kādus vitamīnus, kādas var būt sekas, ja neko nedara? Ok, sarežģīts un ļoti privāts jautājums, jo tur ir jāskatās obligāti. Mēs nevaram aizstāt medikamentus nekādā gadījumā tikai omegām. Mēs varam papildināt ar omegām noteikti. Ir bijuši gadījumi, klienti, kuri samazinot tieši mainot iekaisuma darbības mehānismus ar omega-3 ir spējuši mazināt laimes simptomus un analīzes arī ir normalizējušās. Devas ir tādas pašas, kā vienkārši, bet kā uz svaru. Ja, mēs vienmēr skatāmies devas uz svaru omega-tauskābēm. Ja jūs lietosiet vairāk, tikai lai mazinātu, tas nemainīs nekādus iekaisuma procesus, jo tava šūna var uzņemt tik, cik viņa var uzņemt. Tas nozīmē, kad mēs devas lietojam uz svaru, un it īpaši jāvar arī līdzi aknu rādītājiem. Ja mēs lietosim vairāk, un ja mēs pārslogosim aknas, mēs varam iebraukt arī citā grāvī. Tāpēc praktiski svarīgi ir privāti apskatīties situāciju, ja ir, ja es teiktu, tagad nezinot tehniski visas detaļas, tad es teiktu vienkārši lietojam uz svaru 0,15 reizes svars. Paldies. Elīna, lūdzu, jautājums. Jā, paldies, Jāni, par lielisko lekciju un informāciju noklausoties. Ir pilnīgi skaidrs, uz kura ceļa ir jānostājās. Ļoti pārliecinoši un ļoti labas zināšanas, ko mēs te iegūstam. Es gribēju piebilst par laimes slimību. Tā kā mēs ar Zinzīno esam 14 gadus, tad mums ir ļoti daudz klienti un cilvēki, kuriem arī ir bijušas laimes slimības, un viņi var jūs nokonsultēt. Un es jums ieteiktu atrast un vērsties pie Elites Milgrāves. Jā. Paldies. Jautājums Jānim pavisam konkrēti. Vēlējos uzjautāt, vai cilvēkam pēc muguras operācijas saskrūvēts L4, L5, pēc operācijas jau ilgtermiņā stipras sāpes, krustakaulā dzīvo uz precāpju zālēm. Viņi noklausījās Jāņa lekciju un jautā, vai Jānis kā fizioterapeits var viņai palīdzēt. Esmu īstenībā jau daudzus tādus klientus jau droši var teikt pāri 3000 palīdzējis. Ja, protams, klients, cik mēs apkalpojam gadā, ir 3600 un pieredze jau ir 10 gadus, un jāsaka tā, ka tā nav, protams, ja sāpes turpinās pēc operācijas, visticamāk, ka nav atrisināts bijis cēlonis līdz galam. Ja sāpe pēc operācijas ir mainījusies un viņai pārgājusi uz citu struktūru, tad vienkārši ir jātaisa testi un jāpārbauda, kura struktūra ir iekaisusi. Tas nozīmē, ka, ja mēs taisīsim testus, pārbaudīsim, kuras struktūras ir pārslogotas, mēs varam saprast, kas izraisa tās sāpes un atrisināt viņas diezgan ātri un viegli. Tā kā jā, varam palīdzēt. Super, paldies, Jāni. Vēl viens jautājums par kolagēnu. Pastāstiet lūdzu vairāk par kolagēnu boost. Kā tas ietekmē kaulus un locītavas? Zem Zīno mājaslapā ir daudz informācijas par ādu, bet par kauliem un locītavām un skrimšļiem nav. Katram kolagēnam ir savu iedarbību, savs mehānismus.
Pirmais svarīgākais saprast kolagēna tipus, kādus mēs lietojam. Katram kolagēna tipam ir iedarbība uz noteiktu struktūru, un pirmajam, trešam kolagēnam ir ietekme uz ādu, nagiem, matiem un kauliem, bet uz skrimšiem nav. Kolagēna būsts, kas ir zino, viņš ir izveidots ideāli tieši priekš ādas, matiem, nagiem, arī kaulus ietekmē, bet skrimšus viņš mazāk ietekmē. Tur ir jādzer speciāli otrā tipa kolagēns, lai mums būtu skrimšos atšķirība. Jāsaka tā, kad arī tikai kolagēnu lietojot, tas nebūs pietiekami efektīvs variants, lai tiktu no sāpēm, jo skrimslis pats ņem šķidra barības vielas no locītava šķidruma nekā kaula, jo kaulos ir asinsvadu nervi, skrimšos nav. Skrimslis atjaunojās daudz lēnāk un arī ar kolagēnu nepietiek, diemžēl, priekš skrimšļiem. Tāpēc tur ir svarīgi izvērtēt, kāda ir situācija, kādi ir tie diskomforti, kas sāp, vai tiešām tas ir skrimslis vai kauls tiek ietekmēts, un tādēļ mēs varam daudz efektīvāk atrisināt situāciju. Ja mēs lietojam kolagēnu, obligāti ir jāpārbauda asins analīze arī šūnu līmenī, jo vienkārši viens pats kolagēns bieži vien nav sūdzās un nepalīdz. Ja man ir atšķirība, jāsaka tā, kāda ir atšķirība zinzīno kolagēnu no citiem. Zinzīno kolagēns ir liela deva kolagēna ar lielu devu hialuronskābes un postbiotikām, kas zarntraktā palīdz labāk uzsūkties. Tāpēc, ja mēs gribam ātrāku rezultātu, tiešām ādi, nagi, mati un kauli, tad viņš ir ļoti efektīvs un labs. Paldies! Un par cik, Jāni, mēs esam ļoti labi pazīstami, un es zinu tavu pieredzi tā kā padziļināt, es gribēju tev arī uzdot jautājumu par to, tu ļoti forši pastāstīji un padalījies ar savu pieredzi par to, kā caur biomehāniku tu sakārtoji savu veselību un savas locītavas, muguras sāpes, ceļu sāpes, bet padalies lūdzu, kā tev zino veselības koncepcijas produkti, ko viņi tev ir devuši un kā tu esi caur savu piemēru to pārliecību un skaidrību iegūst, ka tas, ko tu teici, ka īstenībā ir tikai divi varianti. Vai nu mēs barojam veselību, vai nu mēs barojam slimību. Tieši tā. Praktiski mans ceļš bija garš. Es sākumā neticēju ne vitamīniem, nekam. Un vienīgais, kam es ticēju, bija zivs, un es ticēju laboratorijām. Un tāpēc es redzēju, ka līdz laboratorija taisīja lētākus un kvalitīvākus testus nekā Globe laboratorija. Tāpēc es uzreiz ķēros klāt un uztaisīju asins analīzes omega-3, ko es vienmēr biju gribējis uztaisīt, lai pārbaudītu savus šūnas. Un lielākā problēma manai veselībai bija tāda, ka pat ar visu fizioterapiju, kad es izmācījos biomehānikas par speciālistu, man sāpes nebija vairāk. Bet man bija ļoti daudz laika jāiegulda savā veselībā, lai es viņu uzturētu. Lai man bija jāmasājās vidēji 3 līdz 5 reizes nedēļā, un dažreiz mana masāžas sesija aizņēma no rīta līdz vakaram. Es pamodos, pāēdu brokastis, masējos, skatījos tikmēr seriālus, tad es atkal pāēdu pusdienas, turpināju skatīties seriālus masējoties, un vakarā pāēdu vakariņas, un aizgāju gulēt. Tā bija visa mana diena. Un praktiski sāpes. Es vienkārši negribēju atgriezties tajās sāpēs, kas bija iepriekš, jo es atceros, ka es studiju laikos pats nevarēju aizskriet tā kā uz tramvaju, kad tu vienkārši rekurēt, tev aiziet priekšā autobusu tavs un zini, ka tev būs jāgaida 20 minūtes, un tā vietā, lai tu aizskriet uz autobusu, tu labāk pagaidi tās 20 minūtes, lai gan tie soļi bija 10. Un praktiski man ir arī savu personīgie kruķi, ar kuriem es visu laiku kurus es izmantoju diezgan bieži, un es atceros, kā es gāju uz klīnikām un taisīju izmeklējumus, un ārsti man teica, ka es mānos, jo izmeklējumi rāda, ka man ir perfekti vesels locītavs. Beigās es staigāju 5-6 gadus ar hroniskām sāpēm. Ārsti teica, ka es simulēju,
Bērns atnāk te ar kruķiem, ja, tur iekšā kabinetā viņš simulē, viņš ir pats atnācis, viņš pats maksā par vizīti, lai mēģinātu atrast, un beigās man aizsūtīja, nu, pieņemsim, ka tev ir problēma, aizsūta mani pie fizioterapeita, tajā laikā vēl nemācījos fizioterapiju, bet tas bija tāds viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es sāku mācīties fizioterapiju kā tādu, un man arī tas nepalīdzēja. Un tas bija mirklis, kad es sapratu, ka fizioterapeiti ir dažādi. Nav visi vienādi. Un tāpēc tagad, kad es sāku lietot omega-3, pirmo 6 mēnešus nebija īsti izmaiņa. Pēc gada es jūtu, kad man nervu sistēma ir mierīgāka, un pēc gada ar pusi 2 es sapratu, klau, man jau 2 gadus nav bijis herpes vīrus nekāds. Man jau 2 gadus nav sāpējuši, nu, es esmu masējies daudz retāk. Es praktiski masējos reizi 3 vai 6 mēnešos jau. Es esmu aizmirsis, ka man ir jāmasējās. Un praktiski ķermenis pats sakārtojās. Un, 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 un vislielākie efekti man parādījās, kad es beidzot sāku lietot gan taustābes, omega-3, gan šķiedrvielas, gan ekstenda vitamīnus. Tas bija vislielākās izmaiņas, kad es sajūtu, jo man senāk bija arī problēmas ar slimošu, ar angīnām. Es katru ziemu, mani vecāki atcerās, cik es daudz skolā neesmu bijis. Pagājušajā gadā, pirms 2, 3 gadiem, bija tā, ka man draugi vēl jautāja, Klau, jā, neaizbraucam uz pirti, Klau, mēs te mājiņu izīrējām. Es viņiem katru mēnesi teicu, Klau, es vēl cīnos es atkal saslimu, es atkal nevaru, man atkal temperatūra, es negribu riskēt, man ir uz darbu tomēr jāiet. Un beigās es sapratu, tagad, pēc 2 gadiem, ka man nekas no tā nav bijis, ziema ir sākusies, es skrienu ārā puspuliks, jo tā ir krieva skriešana, es rūdos un tam līdzīgi, un man nav iesnu, man varbūt bišķi dažreiz tur puņķis noteikti, bet es nesaslimstu, man kaut kas nesāp, es jūtos super, un ķermenis atjaunojas, un tad es domāju pie sevis, ja es nebūtu noturējis to konsistenci, ko es tagad esmu izdarījis 2 gadu laikā, es nebūtu tagad, kur es esmu. Ja es būtu pēc 3 mēnešiem pateicis, man tas nestrādā, man tas nepalīdz, kāda jēga, tad es nebūtu tur, kur tagad esmu. Un man palīdzēja tikai tas, ka es zināju, ka katrai šūnai ir savs dzīves cikls, ka pumps plazmai 24 stundas, eritrocītam 4 mēneši, kāds. Tas nozīmē, ja mēs varam uzturēt perfektu analīzi to noteikto laiku, mēs uzlabojam tās struktūras, ļoti gari sanāk stāstīt, bet es pastāstīšu. Tātad praktiski mēs uzlabojam savu. Ja mēs gribam, lai mums ir labas asins analīzes, mēs darām to 4 mēnešus. Bet mēs varbūt nejutīsim neko. Bet mēs redzēsim, ka asins analīze, tāpēc ir vērtīgi asins analīzes taisīt. Ja mēs gribam, lai mums āda uzlabojas, mums ir jāuztur perfekts asins analīzes gadu, gadu ar pusi. Ja mēs gribam, lai mums uzlabojas locītavas, gļotāda, zarntrakts, ja mēs gribam, lai mums uzlabojas muskulis, 3 gadi, 2, 3 gadi. Kaulu dzīvilgdze vispār ir 7 gadi. Tāpēc 7 gadiem vispār nav nevienas tādas pašas kaulu šūnas. Tas nozīmē, man vēl priekšā ir 5 gadi, lai es justos perfekti. Tātad viss, ko es daru, visas kustības, visas muskuļi, visas fascijas, viss, ko es lietoju, omega-3 šķiedrvielas un ekstendi, tas viss kopā atstāja fantastisku iespaidu, ko es nebūtu sasniedzis, ja es nebūtu zinājis, kad šūnām ir tik lēns, bet pastāvīgs efekts. Piemēram tā. Manuprāt, šī te tava atbilde visiem cilvēkiem, kas ir šajā zūmā, ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīga, jo tas patiešām atbild uz to jautājumu, kāpēc katru dienu domāt par to, vai es pabaroju savu veselību vai slimību. Un varbūt pēdējais un īss un vienkāršs jautājums. Saki, lūdzu, cik uzkrājumu omegām 3 tu centies saglabāt sev, lai tas patiešām nodrošinātu to labāko sniegumu organismam? Es lekcijā rādīju, svarīgākais ir omega-3 indeks jābūt ir virs 11%. Bieži vien, ja mēs taisam analīzes un mums rāda
3:1 indeks. Mēs skatāmies vēl taukskābes detalizēti procentuāli, kas notiek, jo bieži vien tas 3:1 var būt ar milzīgiem iztraukumiem, gan omega gan 6, gan omega 3. Nevienmēr tā attiecība ir vienīgais, kas jāskatās. Ir jāskatās daudz detalizētāk, apakšā, iekšā, dziļāk. Un 11 tas ir tas, uz ko es eju. Tagad es jau labāk jūtos ar 8, 9%. Un tagad es esmu nomainījis arī prēmiju mēģus līdz ar to uz ūdenī šķīstošām mēģām, lai tagad dabūtu lielāku to ūdeni, lai omega-3 uzkrājumu to dabūtu lielāku. Izcili, paldies. Lūdzu, Elīna. Jāni, es vēl gribēju uzdot tādu vienu jautājumu. Kāds ir tavs viedoklis? Tā kā manā gadījumā man bija autoimūna saslimšana. Man vairogdziedzers ražoja antivielas, un vienīgais risinājums man bija hormonālā terapija. Bet es no tās atteicos, un tad, protams, kad es iepazinos ar zinzīno, man bija balanseļa, pirmais produkts, un citi produkti vēl nebija. Un es ar balanseļu spēju panākt to, ka mans balanss bija 2,7, 2,4:1. Ja? Bet pēc kaut kāda laika, kad parādījās šķiedrvielas, zinobiotika, es sāku lietot no sākuma 2 kausiņus, pēc tam es pat aizgāju uz 4 kausiņiem. Un tā es nodzīvoju gadu ar 4 kausiņiem dienā. Un tikai tad, pēc kaut kāda pusgada, es sasniedzu savu balansu un to omega-3 uzkrājumu 1,3:1, 1,2:1, pat arī varbūt pat bija 1,1, bet es nenoķēru, ja? Tā kā nevarēju izanalizēt. Un manā gadījumā un vispār pie autoimūnajām saslimšanām tas ieteikums ir turēties maksimāli 1:1. Kāds ir tavs tas viedoklis, kāpēc tā notika, kad es sāku lietot tās šķiedrvielas tādā daudzumā? Zini kā, zarnu trakts ir centrs visam. Un ļoti veiksmīgs stāsts, ka var lietot tiešām tos 4 kausiņus dienā, jo mūsdienās jauniešiem ir daudz sabojātāks zarnu trakts, nekā normāli cilvēkiem. Un es arī redzu to, ka daudz vairāk cilvēki gados var daudz labāk var uzņemt šīs šķiedrvielas, jo cilvēkiem, kuriem zarnu trakts ir kairinātā zarnu trakta sindroms, ir SIBO tāds arī tāda diagnoze, viņi pat nevar bieži vien puskausiņu uzņemt. Un šķiedrvielas ir superīgas, ja zarnu trakts spēj viņas ļoti labi, tiešām uzņemt, viņiem nav nekāds kairinātā zarnu trakta sindroms. Jo praktiski, ja mēs uzlabojam uzsūkšanās spēju ar zarnu darbību, tas, ko mēs lietojam, efekts uzlabojās. Tas nozīmē, omega-3 indeks, uzsūkšanās daudzums uzlabojās, omega-3 tautskābju daudzums, ko uzņem šūnas, uzlabojās. Un ir daudz pētījumu, kas arī norāda, ka omega-3 ir viens no svarīgākajiem suplementiem, ko izmanto, lai atjaunotu vairogdziedzeru darbību, vai arī zivis tāpat laikā. Bet kā jau lekcijā mēs redzējām, zivīs aizvien mazāk kļūst šīs nepieciešamās vielas, tāpēc mums ir nepieciešams uzņemt papildus vielas no suplementiem. Vienkārši fiziski mēs nevaram to vairs uzņemt. Tas ir tā. Paldies tev. Un pēdējais varbūt jautājums, ko es vēl gribētu arī akcentēt, kas arī ļoti, ļoti svarīgs ir tagad visiem cilvēkiem, jo mēs dzīvojam Baltijā, Latvijas platumgrādos. Saka, lūdzu, vai ar šiem te zinzīno produktiem, piemēram, ar veselības protokolu, ar balansēļu, ar ikstēnu un šo te zinobiotiku, mums pietiekami ir D vitamīns, vai mums vajag vēl papildus? Kāds tavs viedoklis? D vitamīns mūsu platumgrādās nekad nebūs pietiekams. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu valsts ir osteoporodiskā risku grupā jau gadiem ilgi, kāpēc dakteri saka, ka visiem lūst kauli un tam līdzīgi, vecuma grupām noteiktām lūst kauli, jo mums vienkārši fiziski ir D vitamīns mazāks nekā vajadzētu būt. Ar D vitamīnu, protams, ir svarīgi, lai D vitamīns nav tikai viens, lai tur ir arī klāt arī kālijs, jo kālijs neļauj absorbēt kalciju no kauliem. Kāpēc man patīk ekstends, tāpēc.
Un otrs ir ļoti svarīgi, ka tur arī magnīs ir iekšā. Arī tas, jo magnīs samazina arī slodzi uz aknām. Un līdz ar to, ja mums ir D vitamīns ar magnīju, tas ir superīgs variants, kā mēs varam uzņemt daudz labāk D vitamīnu. Un tas ir nepieciešams mums papildus, bet ne 4000, 10 000 devās, kā ļoti daudz ir pat 40, 50 tūkstoši devas, ko es redzu, kā daudz lieto. Un ja mēs lietojam D vitamīnu, jo kas ir D vitamīns? D vitamīns ir hormons. Un tas ir hormons, kurš ir ļoti daudziem procesiem mums nepieciešams, un mēs viņu ražojam paši ar sauli, jo viņš ražojās saules stariem nokļūstot mums uz ādas taukiem, un tādējādi viņš mums pats veidojās. Un tā kā mēs tik daudz strādājam, D vitamīns mums mūsdienās bieži vien neveidojās tikai tāpēc, ka iztrūkst saules, bet tāpēc, ka viņa sintēzi ierobežo arī steroīdi pretiekaisuma līdzekļi, ibumetīns, ibuprofēni. Viņa ietekmē arī um, kontracepcijas līdzekļi, ietekmē vairogdziedzera funkcijas, ja vairogdziedzers nefunkcionē pareizi. Tāpēc svarīgi ir ne tikai vienmēr D vitamīnu dzert vienu pašu, ir jāskatās kopēja tā sistēma, jo vairogdziedzera problēmas ir dabīgi, kad jālieto viss kā to Elīna darīja, ja, un lietoja. Un tad tikai D vitamīns vispār kaut kādu jēgu dod. Tāpēc mums viņš ir nepieciešams uzņemt ikdienā uzturē, jo mums praktiski mūsu platuma grādi un mūsu uzturs ikdienā, mēs nevaram viņu tādos daudzumos uzņemt, kā mēs gribētu. Bet ne 50 000 devās. Ja? Un man patīk, kad Zinzino eļļās tur ir 400, ekstendā 400, D vitamīnā 1000 deva. Un kopā mēs sakrājam 2000, kā tāds cītīgāks varbūt 4000 sakrāja to devu par šo visu. Un man patīk, ka viņu tu nevari pārdozēt, ja, ar šiem produktiem. Un ja tu nevari pārdozēt D vitamīnu, tas ir svarīgi, jo pie manis atnāca viena kliente, kurai bija D vitamīns 100. Un viņa bija ļoti priecīga, ka viņai D vitamīns bija 100. Es viņu aizsūtīju uz kaulu pārbaudēm, un viņi atnāca ar ļoti augstu pakāpes osteoporozi. Un līdz ar to, kāpēc? Tāpēc, ka D vitamīns lielās devās var arī samazināt, var paņemt kalciju no kauliem, un viss ir jādara prātīgi. Mēs negribam ne aknas pārslogot, mēs negribam, lai D vitamīns kalciju paņem no kauliem pārāk daudz, un tāpēc mums ir rīkojamies pareizi un nelietojam lielas devas un vienmēr taisam asins augļus. Paldies! Paldies! Jā. Tagad visi dzirdēja, kāpēc mēs lepojamies ar to, ka tu esi mūsu ģimenes fizioterapeits, un tur ar tādām plašām zināšanām, kas skatās uz visu organismu holistiski, kā uz vienu vienotu organismu. Un es arī čatiņā padalījos, kur meklēt tavu kontaktu. Bija jautājums, uzrakstīju, ka meklējiet Jāni, tavs fizioterapeits.lv. Jā, tieši tā. Paldies, Elīna. Super. Paldies, Jāni, par fantastisku lekciju. Tas tavs fizioterapeits skatījums un ārkārtīgi tādas padziļinātās zināšanas ir tiešām lieliskas. Paldies tev liels. Paldies jums par labiem vārdiem. Ļoti novērtēju. Es arī pateikšu droši vien to, ko domā un izjūt ļoti daudz cilvēku, kas šeit ir, kad mums ir ļoti paveicies, ka mēs šodien izlēmām un pieslēdzāmies, jo tavas atbildes uz jautājumiem, tava dalīšanās ar savu pieredzi, man liekas, ka tas ir supervērtīgi. Mēs visi esam mega ieguvēji, un par to liecina kaut vai tas, kad joprojām 12 minūtes ilgāk, bet visi 52 ir šeit un klausās. Paldies, Jāni! Paldies tev no sirds! Un jā, gaidīsim, kad atkal varēsim dzirdēt Jāni, un rītdien jūs varat dzirdēt mūs ar Elīnu. Tā kā paldies un tiekamies! Super! Liels paldies! Labdien visiem! Liels paldies!